Čau, man sauc Andris. Es uzbazīšos ar kādu alus apskatu, atkal kārtīgi aliņu. Šoreiz kviešāli, mēs runāsim par kviešāliem, runāsim par Vaļštepaneru un runāsim par Vitus, kur manā skatījumā šobrīd ir varbūt labākais kviešāls pasaulē. Nu, ko, ja mēs runājam par kviešāliem, tad, protams, ir jāskatās, kā viņš izskatās, patīkams, citrusīgs dzeltens, duļķains, protams. Lieka daļa kviešāli ir nefiltrēta, izmantot kristālu, alu, tā kā kviešālas veidus. Šis arī, protams, tāds patīkams duļķains, gaišs dzeltens. Man liekas, kāpēc es mīlu šo Vitus, šī debešīga smarža. Man uzreiz pārnēs ar domām, ka esmu kaut kur Bavarijas kviešu pļavā, jūtu šo pļavas svaigumu, ka kur talumā. Es redzu, ka auga arī apiņas, un pēkšņi ritīgi Bavārijas smarža. Uzreiz asociējas ar Bavārijas kviešāliem. Burvīgi. Nu ko, pasmaržojam šo pļavu sajūtām. Tagad garšosim. Priekš kviešāliem patiešām šis Vitus ļoti savdabīgs, jo pirmkārt viņš nav tik viegls. Mēs parasti, kad mēs dzeram kviešālu no Vācijas, mēs gribam tādu atsvaidzinājumu vasarā vai kalnu kurortos ziemā, pēc tam, lai vienkārši padzirties atsvedēties. Šis atkal ir 7,7% stiprs, ļoti alkohols, stiprs, piesātinās. Un garša arī var just tādu patīkamu gan saldumu, gan kviešu mazliet skābumu, gan rūgtumu. Tas balans, visu šīs trīs garšas salīt kopā balans, ir vienkārši fantastisks. Tieši tāpēc šīs saules, laikam, arī ir viens no labākajiem pasaulē. Kas ir kviešāls un kas ir par šī maģisko darītāju? Man pat grūti viņu izrunāt, tieši godīgi. Vaļštepaneru, vecākā darītājā pasaulē, pēc viņu uzskatiem, viņi dibināti 11. gadsimtā. Tur tie vēsturnieki arī var pieminot, protams, bet pieņemsim. Vecākā darītājā pasaulē, viņi dibinātā klostera teritorijā. Protams, tāpēc, ka šitus pudulis uzreiz var redzēt, ir pilns ar dažiem svētējiem un baznīcas tematika. Ja? Tad kā brūva kviešāli? Pirmkārt, izmanto kviešu iesali. Parasti apmēram 50% kviešu iesali, 50% miežu iesali. Šajā alū, tieši tā kā Weizenbock tipa alū, lai panāk 7,7 grādu, mazliet vairāk izmanto tieši miežas, lai panāk bišķi stiprāku to alkohola procentu un intensīvā garšu. Tā var saprast šo skābens, saldumu, rūgtumu, taču šo balansu dabūt ir pareizi jāsajauc arī noteikti iesalu proporcijas. Gan kviešu, gan miežu. Kopumā es noteikti iesaku kādreiz dzīvē pagaršot vispār šo maģisko darītavu, vecāko pasaules darītavu, jo tie ir labākie, laikam, kviešāli pasaulē šobrīd. Svētdienas, sestdienas brančs, labi omletiņi, jo pēc viņš būs tāds izcils brokastāvus, īpaši tāds, tieši godīgi uz paģirītēm. Kviešiņš, skābens, ļoti patīkams. Šis būtu bišķi pa stipru, tā kā no otras puses mazāk vajadzēs izdzert, lai salabotu veselību. Pagaršojam ar dažādām jūras produktiem, pagaršojam obligāti ar brokastīm, pēkšņi omleti, bekons, cepcīsiņi, dažādi veidi vieglu salātu, lielas brokastāvus. Paldies, ka skatījāties. Noteikti iesaku meklēt šo darītavu Latvijas veikalos un vienkārši pagaršot, kas ir īsts Bavārijas, Vācijas kviešāls.